Jā, labvakar. Mans vārds ir Vita. Es esmu guvusi maģistra grādu Latvijas Kultūras Akadēmijā, kino teorijas specializācijā, un savu studiju noslēgumu pētījumu es veltīju tādai kino parādībai kā kino eseja, jeb esejas filma, un specifiski tieši beļģu kinorežisors Šantāls Akermans Dairedē. Un prezentācijas sākuma attēls nav nejaušs. Smēķēšana un dziedāšana bija divas ļoti būtiskas Akermanas dzīves kaislības, un tad man likās atbilstoši arī, lai ilustrētu viņas dumpiniecisko garu. Ja mēs runājam par Akermanas biogrāfiju, tad es izraudzījos akcentēt tikai tos dažus pieturpunktus, kuri ir tiešā veidā sekmējuši par to, par ko un kā Akermans savās filmās runā. Un tad tas galvenais aspekts ir tas, ka Akermans mamma Natālija Akermane ir pārcietusi holokaustu. Savukārt viņas vecmāmiņa kopā ar daudziem citiem ģimenes locekļiem 42. gadā Aušvicas koncentrācijas nometnē tika nogalināti. Līdz ar ko ebreji, homoseksuāli un citi, diemžēl vēl arī šodien, apspiesti individu un individu grupas ir viens no būtiskākajiem viņas tematiskajiem atzariem, kas figurēs arī mūziklā Zelta 80. Un otrs tāds būtisks temats ir attiecības ar māti, kuras Akermanē bija ciešas. Viņas filmās tas tematiskais fokus ir vērsts arī uz mātes klātbūtni, mātes prombūtni, skatienu uz māti. Un savukārt, ja mēs runājam par Akermanas mentālās veselības grūtībām, tad viņai bija bipolāri afektīvi traucējumi, pašnāvnieciskas domas, kas diemžēl arī īstenojās, līdz ar ko visi, lielākā daļa Akermanas varoņu ir noslēgti, ir ar spējiem, ar tādām spējām garastāvokļu maiņām, atsvešināti, zaudējuši kontaktu ar apkārtējo pasauli. Es gan jūtu, ka tāda diezgan fatāla nots iezogas, un man jāsaka, jāmierina, ka šajā filmā ir diezgan daudz spriedzes un arī tādu jautru notikumu, bet atgriežoties pie tās biogrāfijas, tad Akermane diezgan nicināja jebkādus autoritārus iedibinājumus, tāpēc kinoskolā viņa nomācījās nepilnu gadu un savas pirmās filmas finansēja pati, strādājot visdažādākos darbus. Un viņa bija arī ļoti nomadiska un arī klejojoša, jo viņa strādāja Briselē, Ņujorkā, kur faktiski viņas mākslinieckais redzējums arī visvairāk formējas sēžot arhīvā un skatoties Jonu Meku, Endiju Vorholu, Maiku Snovu un tā tālāk. Un viņas tas darbības spektrs ir arī plašs ļoti, jo viņa arī ir uzrakstījusi vairākas grāmatas, ir instalāciju, video projekciju, performanču autore. Un, viņa ir darbojusies daudz dažādās jomās, bet, protams, tas lielākais devums ir saistāms tieši ar filmām. Un viņa ir izveidojusi vairāk nekā 40 darbus. Es esmu uzskaitījusi tādus, varbūt plašāko rezonanci guvušos. Un starp tām filmām ir tieši 70. gadu otrās puses viņas darbi, kas ir šādas te vēlīnā modernismam raksturīgās
sievietes, kurām nav šī kontakta ar ārpasauli, nav kontakta ar tuviniekiem, un tad šīs viņas filmas, piemēram, Es tu viņš viņa vai Annas tikšanās, ir tādas zināmākās. Bet, protams, ka būtu jāmin tāds nosacīti svarīgs un tomēr, manuprāt, tāds simbolisks notikums, kā viņas filmas atzīšana par labāko, proti viņas pētījums par kādu mājsaimnieces dzīvi, Žanna Dilmana, žurnāla Sight and Sound topā, kas tiek veidots reizes 10 gadē, tad guva pirmo vietu, un, lai arī, protams, šāda tipa saraksti ir nosacīti, diskutabli, noteiktos kontekstos lūkojumi un tam līdzīgi. Manuprāt, tas bija zīmīgi, ka beidzot viņa šādu atzinību tomēr ir guvusi, un tas ir veicinājis arī viņas popularitāti. Tā, te ir ļoti garš citāts, un man jāsaka, tas varbūt tā patētiski mazliet skan, bet tas ilgu laiku kalpoja par tādu manu mantru, jo Akermanas filmu protagonists ir laiks. Ja mēs parasti sakam, un mēs to domājam tādā komplementējošā nozīmē, ka par kaut ko, ka laiks paskrēja nemanot, tad Akermanas filmās laiku var ļoti sajust, jo viņa tātad īstenoja tādu tehniku, kuru smalkā vārdā dēvē par radikālo kontinuitāti, proti tas ir tādu epizožu pārsvars filmā, kurā nekas nenotiek. Ir pētnieki, kas viņas darbus sauc par gaidīšanas kino, bezdarbības kino. Un šis citāts, kuru jūs šobrīd lasāt, ir izvilkums no viņas autobiogrāfijas ar nosaukumu Mana mamma smejas. Un man ir jāsaka, ka ilgāku laiku pavadot ar Akermanas filmām, tās vismaz man ir transformējušas izpratni par manām ikdienas darbībām, par prozaisko manā dzīvē, jo viņa tā vietā, lai filmā notiktu dramatiskas lietas, varonis mazgā traukus, pastaigājas un tam līdzīgi, bet man liekas, ka tad, kad mēs lūkojam savu dzīvi, ka mēs sakam, kad ir šie lielie notikumi, kas ir notikuši, tad Akermanas uzskats bija tāds, ka notikums ir pilnīgi viss, arī pastaiga, ēst gatavošana, ēšana, sēdēšana krēslā, un zināmu laiku pavadot ar tām filmām, sāk, teiksim tā, pārprogrammējas tā uztvere un šķiet, ka nozīmīgs, būtisks un vērtīgs ir itin viss, nevis tikai kaut kāda atsevišķa dzīves highlight, kā mēs sakām. Jā, viņas dokumentālajā darbā no austrumiem, kas ir viens no tādiem atpazīstamākajiem, tad visa filma sastāv no tādām sekvencēm kā transporta gaidīšana, tās tur ir visvairāk, un arī no kartupeļu stādīšana, televizoru skatīšanās, un kā pati Akermana stāstīja par filmu Žanna Dilmana, tad patiesībā šādas filmas skatoties īstenībā var saprast, ka tur arī ir zināma spriedze, pat diezgan liela, tajā brīdī, kad varoni jau kuru reizi ņem to glāzi, tad tas satraukums par to, ka tas piens varētu izlīt, ir tiešām tikpat liels kā, es nezinu, jebkurā spriedzes filmā, jebkurā citā spriedzes filmā. Lūk, ja mēs par Akermanas filmu tematisko fokusu, tad, kā jau es minēju, daudz darbi ir veltīti tieši ebreju tautības cilvēku dzīves fiksēšanai. Tāpat arī ir skaudras dokumentālas filmas gan par rasistiski motivētiem noziegumiem, gan arī par homoseksuāliem cilvēkiem, jo arī pati Akermane tāda bija, un tad viņai bija tāda neviennozīmīga sajūta par to, ņemot vērā sabiedrības attieksmi. Un pats galvenais ir tas, ka
un arī, manuprāt, tomēr filmā Zelta 80-ietes figurē ir tātad sievietes pieredzes attēlošana, sieviešu tēlu. Manuprāt, tomēr gan Latvijas, gan ārvalstu kino ir maz, par viņu dzīvēm ir akūti maz, un tad Akerman sistemātiski tad ir nodarbojusies ar viņu subjektivitātes pētījumiem. Tiesa tādā īstenā modernismu garā, kurā mums ir liekta šī te pieeja sievietes emocionālajai pasaulē, drīzāk ne liekta, bet, teiksim, tā reprezentēta citādi. Un šis ir arī aspekts, kas viņu padara, manuprāt, par ļoti būtisku autoru. Vēl viens temats ir arī individa un vides, jeb mentālās un fiziskās telpas attiecība, jo pilsēta kā tēls ir ļoti būtiska gan agrīnajiem, gan vēlīnajiem modernistiem. Un arī, ja mēs runājam par šo te individu atsvešinājumu, tad arī pilsēta kā tāds, gan anonimitātes garants, gan arī tāds vientulības drauds viņas filmā figurē. Un savukārt viņas kino esejā, kura atļaušos apgalvot, ka ir tiešām ģeniālākā kino eseja, kāda ir tieši sava vienkāršā uzstādījuma dēļ, bet tieši tāpēc, ka tā panāk ļoti tādu daudzslāņainu šo emocionālo efektu, ir viņas filma Ziņas no mājām, kas ir viena no darbiem, kura ir veltīta mammas un meitas attiecībām, un tad šajā filmā ir tā, ka ir savstarpēji nesaistītas Ņujorkas ainas, kas ir teritorijas, kuras Akermani apciemoja, pa kurām viņa staigāja, un paralēli mēs skaņu celiņā dzirdam vēstules, kuras Akermanis mamma viņai sūtīja. Tā kā šis ir arī tāds būtisks tematiskais aspekts. Ja domā par Akermanas filmu estētiku, tad man liekas, ka tāds trāpīgākais veids, kā par to runāt, ir pateicoties Ivanas Margulijas kino pētnieces apzīmējumam, tātad hiperrealistiskā estētika. Un ko tas nozīmē? Tās, manuprāt, ir divas lietas. Viens ir tas, ka ar šiem te ļoti garajiem koplāna kadriem Akermane panāk nozīmes uzslāņojumus. Ar to es saprotu, ka pietiekami ilgas kaut ko skatoties mums šī te plaisa starp realitāti un ilūziju zūd. Un skatoties pietiekami ilgu skursteni, tas vienā brīdī vairs nav skurstenis, tad vēl kādā brīdī tas ir vēl pavisam kaut kas cits, un tad tas atkal kļūst par skursteni. Bet respektīvi, jā, ka tātad, ka pietiekami ilgus kaut ko lūkojoties, tas var kļūt par kaut ko citu. Bet otrs ir arī, ka tā ir tāda unikāla iesaistes forma, jo ja tā ierasti narratīvs ir par kaut kādu nokļūšanu kaut kur, stāstot stāstu, un tad mēs nonākam pie kaut kāda atrisinājuma, tad Akermanai un arī citiem lēnā kino autoriem, kuru kontekstā mēs arī varam Akermanas dāradu lūkot, tad viņiem svarīgi ir nodrošināt to klātbūtnes sajūtu, un tieši ar atkārtošanās motīvu, piemēram, kas, protams, strādā arī kā tāds kritisks elements, vai arī fatāla pasaules izjūtu raksturojošs elements, tāpat arī ar nemainīgām kompozīcijām un šiem te minimālajiem kameras uzstādījumiem, ka mēs tādā veidā piedzīvojam šo klātesamības sajūtu, un savukārt, piemēram, naturālistiski skaņas efekti, tas arī rada tādu reālāku sajūtu un tādu pietuvinātību dzīvē, kur skaņa nav kaut kā tā šķebinoši nopulēta. Un par tām vides attiecībām tad arī interjeri, eksterjeri ir kaut kas regulāri veido tādu interesantu saspēli.
Jo, piemēram, ar viņas filmu Monterrejas viesnīca, kur aptuveni 5 minūtes mēs esam istabā ar kādu kungu, tad mēs pēc tam esam liftā vēl ilgāk nekā 5 minūtes. Un līdz ar ko šī hiperrealistiskā estētika ir tāds viņas filmu tāds zīmogs. Bet nekas no tā, ko es pat pastāstīju uz filmu Zelta 80. īsti neattiecas. Negluži, protams, ka tās tematiskās līnijas ir arī atsevišķi šie te estētiskie paņēmieni, bet maz tā kā tiem, kurus varbūt nesimpatizē lēnais kino vai tie, kuri pie šādas citādas pieredzes nav raduši. Man pat liekas, ka Zelta 80 ir labs veids, kā sākt skatīties Akermanas Dairai. Bet tas, ko es gribēju par filmu Zelta 80 pastāstīt, tātad tas ir viņas vienīgais mūzikls, pirms tam un pēc tam viņa šajā žanrā nedarbojas, viņā ir pāris arī romantiskas komēdijas, viņa ir tā, manuprāt, prasmīgi lavierējusi dažādos žanros un arī tiešām veidojusi daudzveidīgus dokumentālos darbus, bet tas, kas tieši par Zelta 80. man liekas interesanti, ir 2 filmas par šo filmu. Un kinomodernistiem ir tipiski veidot kino par kino. Mēs varam atcerēties Žana Lika Godāra Nicinājumu vai citas filmas, kuras preparē filmu uzņemšanas procesu tādā veidā, mēģinot gan fiksēt, gan analizēt, gan arī paplašināt to kino valodu un saprast, kas tad ir tas, kā mēs darbojamies, kas ir tas, ko mēs darām. Un tad es minēšu 2 filmas, kurās ir brīnišķīgi, ironiski pastāstīts par to, kā tapa mūzikls Zelta 80. Viena no filmām ir Ģimenes bizness, Šantala Akermana runā par kino, kura sāks ar epizodi, kur Akermanas mamma meitai zvana un saka, tev taču atkal nedos naudu, un varbūt tu varētu braukt pie mūsu bagātā tēvoča un to naudu prasīt. Un tad viņi iekuļās tādā pārpratumu virpulī un tiešām ļoti smieklīgā veidā mēģina ar aktieriem vispār saprast, kas ir jādara un kā šī filma ir jāprezentē. Un tad Akermanē ir citas filmas, kurā viņa, runājot par kino, smejas par to, kas viņai ir jāvelk un kas viņai ir jāpazīst, lai viņa šo finansējumu filmām gūtu, kas ir gan smieklīgi, gan nē. Un tad šajā filmā viņa parāda to, cik šo finansējumu, īpaši tāpēc, ka viņa nav mūziklu veidotāja, cik šo finansējumu bija grūti filmai rast. Un tad ir arī filma 80. Kurā tiek faktiski dekonstruēts šī mūzikla tapšanas process, kurā ir mēģinājuma process, kurā Akermana daudz dzieda, to pašu dara arī varoņi. Te jūs redzat kadru no filmas 80. kurā ir tātad Aurora Klemente, kura gan filmā Zelta 80. nav, bet respektīvi, ka viņi ļoti ilgi šim procesam gatavojās un patiesībā kaut kādā ziņā pat šī filma 80. ir interesantāka par šo te gatavo materiālu, jo šie dialogi un šis te grūtais darbs, kas ir ieguldīts, lai filma taptu, ir ļoti aizraujoši uz to skatīties. Bet par šo te filmu Zelta 80. ir jāsaka tā, ka tur tiešām ir spriedze un drāma, kas Akermanai, kā jau dzirdējām iepriekš, nav varbūt tas tipiskākais. Tur ir arī heteroseksuāli pāri, kas arī ir saudabīgi. Un tur ir arī tas, ka
tur ir daudz neatbildētas mīlestības, nepiepildāmu ilgu, sūri vārdu sakot, bet arī jautri, jo tērpi noteikti nepieviļ, frizūras vēl jau vairāk nepieviļ, un arī, protams, Akermanas humors, piemēram, par to, kā sievietēm ir jābūt apģērbtām vai tieši pretēji ar apģērbu trūkumu, lai viņas tiktu uz randiņu un tajā tiktu novērtētas un tam līdzīgi, tā kā arī tāds Akermanas humors par dzimumu lomām, tur arī šajā filmā būs. Un kopumā es domāju, ka šis seans ir jāuzlūko kā iespēja iepazīties vai atminēties par Šantalu Akermani. Man ir savi minējumi, bet neizplūdīšu tajā, kāpēc viņa tiešām tiek uzskatīta par marginālu figūru, jo vēlīnā modernismu laikā noteikti būtu citi autori, kuri pirmie ienāktu prātā, bet tieši šī te laika pieredzes reprezentācija, sieviešu stāsti un arī dažādu iemeslu dēļ vajātie individu un individu grupas, kuriem viņi pievērš uzmanību, bet savā savdabīgā veidā, tad, manuprāt, tiešām ir vērts ar šo režisoru pavadīt savu laiku un arī fiziski sajust, kā tas laiks slīd. Bet šovakar būs kaut kas dinamiskāks, kaut kas arī krāsaināks. Akermanas filmās nav tik daudz krāsas un nav tik daudz humora, bet, kā jau es teicu, tad iespējams, ka šis ir tāds līganākais veids, kā nonākt pie citām viņas filmām, tāpēc es ceru, ka jums būs brīnišķīga pieredze. Man tas stāstījums bija tāds daudz garāks, man mēdz gadīties tādi runas plūdi, ja es sāku runāt par Akermani, tāpēc es jūs atstāšu ar filmu un ar prieku to noskatīšos kopā ar jums. Un, tā kā es ceru, ka šis nebūs jūsu pēdējais seans ar Šantālas Akermanas filmām. Tā kā paldies un lai ir forši!